Kā jūs nonācāt pie grāmatas Vecmāmiņa? Kā es pie viņas nonācu? Man ir ļoti labs draugs Prāgā, kurš man uzdāvināja šo grāmatu. Un es viņu izlasīju. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt man bija tāda izdevība apmeklēt Boženas Ņemcovas muzeju Českā Skalicē. Tāda neliela čehu pilsētiņa, netālu no Polijas robežām. Un šajā muzejā es konstatēju, ka lūk, šī čehu klasiķi ir iztulkot patiešām ļoti daudzās pasaules tautu valodās. Man par gandrīz vai jāsaka pārsteigumu lietuviešu un igauņu, bet nebija latviešu tulkojumu. Un tad man radās tāda doma, ka vajadzētu uz to latviešu valodu iztulkot viņu. Čehi paši uzskata, ka Božena Ņemcova ir čehu klasiskās literatūras pamatlicēja. Es domāju, ka tur iespējams, ka nostrādā arī tas faktors, ka viņa ir sieviete un tajā laikā uzrakstījusi. Un šis neapšaubām ir viņas lielākais darbs, jo viņa nodzīvoja relatīvi īsu mūžu. Čehu valodā grāmata ir izdota ļoti, ļoti daudzas reizes. Es labāk nesaukšu skaitli, bet ļoti daudzas reizes. Viens no iemesliem ir tas, ka šī grāmata bija obligātās literatūras sarakstā. Es nezinu, kur es to dzirdēju. Man šķiet, ka kāds man teica, ka viņi ir izņemti no tās obligātās tikko tādā gadījumā. Bet tas vien, kad obligātā literatūra, es domāju, ka es varu nekomentēt. Mums ir skaidrs, ko mēs ar to saprotam, vai ne? To neviens nelasa. Absolūti tā. Absolūti tā. Tas ir tāds koks ar diviem galiem. No vienas puses tas nozīmē, ka Čehi atzīst, ka tā ir viņu vērtība. No otras puses cilvēku attieksme ir tieši tāda, kāda viņi ir. Un, ja jūs parunājat ar čehiem, viņi arī ir cilvēki, kas ir vienkārši ļoti, ļoti lielā sajūsmā par šo darbu. Un ir, protams, kas tas jau ir arhaisms bezmaz vai. Vecmāmiņa skaitās daļēji autobiogrāfisks darbs Boženai Ņemcovai, jo viņa savā laikā no savas pilsētiņas devās uz Prāgu un pievērsās literatūrai. Viņa rakstīja pasakas, jeb apstrādāja pasakas. Pirmais viņas nodrukātais ir dzejols Čehu sievietēm, viņš saucās. Ar vienādi sakot, rakstīja tādas mazākas formas darbus. Un, ja viņai tā bērnība bija, es domāju, relatīvi gaiša, tad aizbraucot uz Prāgu, un viņa 17 gadu vecumā jau apprecējās, viņai bija bērni. Un tieši tajā laikā, ap to brīdi, kad viņa sāka rakstīt Vecmāmiņu, viņai nomira dēls. Un tas, protams, bija ļoti liels trieciens, bez tam viņai pašai nebija labi ar veselību. Un bez tam viņa nebija arī laimīga savā ģimenes dzīvē. Un, protams, viņa jutās arī varbūt kaut kādā ziņā apspiest kā sieviete, kuras nevienam tajā 19. gadsimta pirmajā pusē nebija varbūt, netika atzīts, ka viņas varētu kaut ko rakstīt vai kaut ko darīt tādā ziņā. Jā, un tad viņa kaut kā, esot paņēmusi uzmetumus par savu vecmāmiņu, kas viņai it kā tur bija kaut kas jau nedaudz uzrakstīts, un ķērusies klāt pie darba. Un izrādās, ka viņai tas romāns ir rakstījies ļoti labi. Un viņa kaut kādā veidā šeit ir atradusi to līdzsvaru savai dzīvē tajā brīdī. Bet neapšaubām, ka tas nav 1:1 viņas bērnības attēlojums, tā tas nebūtu nav. Un Čehu izdevumos jūs varat lasīt komentārus, kur ir norādīts šī un šī persona ir tiešām dzīvojusi. Un lielākā daļa no personām patiešām ir dzīvojuši tur tajā Vecmāmiņas ielajā, jeb Ratibožetes ielajā. Bet viss tas gluži tā nebija, kā tas ir aprakstīts grāmatā. Līdz ar to mēs teiktu, ka viņš ir daļēji autobiogrāfisks, bet ne viņas bērnības tātad apraksts precīzs, kā tas ir bijis. Un es domāju, ka, ja mēs runājam par tādu idealizēšanu, tad varbūt, ka kaut kur viņi ir arī nedaudz idealizējusi to dzīvi, jo, kā jau es minēju, tas bija ļoti grūts periods viņas dzīvē. Viņa uzrakstīja romānu ļoti ātri. Un
un varbūt, kad kaut ko viņa kaut kā guva to prieku, to gandarījumu. Mēģinot patvērties laimīgajā bērnībā, tieši tā. Mazā Barunka, ja jūs lasījāt, tā ir viņa. Viņai, kad viņa dzima, viņai tika dots vārds Barbara, bet viņa bija tāda nacionāla patriota, ja tā drīkst teikt. Un viņa, kad sāka jau rakstīt, viņa pieņēma šo vārdu Božena, jo viņai šķita, ka tas Božena ir tuvāk čehiskajam. Tas ir tradicionāls čehu vārds. Tradicionāls čehu vārds, jā. Jā, un ja jūs lasat romānā, tad tur atkal ir tā Barborka mazā, un Barborka tas ir no Barbaras. Tā kā viņa praktiski rakstīja par savu bērnību, bet viņa rakstīja, un to ir grūti tagad pateikt, cik viņa tur atcerējās, cik viņa tur kaut ko varbūt pielika, un cik viņai gribējās, lai tas tā būtu bijis. Cik lielā mērā viņa var saukt arī par sieviešu tiesību cīnītāju vai revolucionāru? Neapšaubām, jā, neapšaubām. Viņu tā vairāk vai mazāk tiešām var saukt, un viņu var saukt arī par... Viņa piedalījās kustībās par Čehijas neatkarību, jo tie bija Austro-Ungārijas laiki, kā mēs zinām, un tajā laikā, protams, tika atzīts tikai un pilnīgi viss vāciskais, austriskais, un es tā esmu daudz domājusi par Čehiem kā tādiem, par viņu kultūru. Kaut arī par to pašu Mānesu runājot. Mēs nepārāk zinām Mānesu dzimtu, kas patiešām ir ļoti populāra Čehijā kā gleznotāja dzimta, bet mēs visi zinām Muhu. Un kāpēc? Gluži vienkārši tāpēc, ka Muha aizbrauca uz Parīzi un tā tālāk, un tur viņš gleznoja. Un viss notika, un viņš kļuva pasaules slavens. Savukārt tie cilvēki, kas palika savā dzimtajā zemē un vēl nedod Dievs turējās pie čehiskā un runāja čehiski un centās attīstīt tieši čehu kultūru un čehu valodu, es teiktu, ka toreizējiem režīmām viņi nebija vajadzīgi. Un tas skaitā arī Mānes tajā laikā ir ticies ar Boženu Ņemcovu, tajā romānā tas arī ir aprakstīts, un patiešām viņa bija tāda ļoti progresīva un ļoti savas tautas kultūru mīloša sieviete. Kā viņai veicās ar grāmatas izdošanu? Sākotnēji nevisai, jo viņa piedāvāja izdevējam, un tas izdevējs sākumā tā kā atteica, un, protams, ka tobrīd tas bija 19. gadsimta vidus, jo grāmata iznāca 1855. gadā. Bet pirms tam tātad viņu tā kā gribēja izdot un saņēma atteikumu. Bija vēl viena izdevniecība, kur bija pie Nacionālā muzeja Prāgā. Tur viņa neuzdrošinājās griezties ar savu grāmatu. Un tā tas uz kādu par laimi nepārāk ilgu brīdi palika. Un beidzot tas pats izdevējs to grāmatu izdeva. Tātad tai grāmatiņai pat ir daudz gadu, no 1855. Tātad, jā. Un kā veicās ar latviešu izdevēju pierunāšanu šo grāmatu izdot? Man ir izveidojusies tāda laba sadarbība ar izdevniecību Pētera Gēls, Ringo un Cepīti personīgi. Un tad tas patiešām bija tāds pašiniciatīvas darbs, varbūt nepārāk plānots, bet Ingo nāca pretī, un par to bija liels prieks. Un, ja pavisam godīgi, tad, ja es te runāju, es gribētu paslavēt arī mūsu cienījamo Jārs Pāriešu kungu, kurš man noteikti iedrošināja, ka vispār vajag to darbu turpināt, jo es tā kā biju sākus tā lēnām tulkot, kurš bija lasījis romānu krievu valodā un teica, ka to noteikti vajag iztulkot. Un otrs bija Andris Vilks. Viņu savukārt bija iedvesmojis Latvijas vēstnieks Prāgā. Un arī viņš tā kā, tad man likās, ka tāds prominents saka, vajag izdot, tad vajag. Kāpēc latviešiem 2016. gadā būtu jālasa šī grāmata latviski? Es laikam varētu atbildēt ar to, ko man ir teikuši cilvēki, kuri ir šo grāmatu izlasījuši jau Latvijā. Un viņi man ir teikuši tādus vārdus. Paldies, izlasīju, man ļoti patika.
beidzot ir kaut kas gaišs. Beidzot nav tas, kas mums ir tā agresivitāte ļoti bieži, vai ne? Mākslā un tāda. Es domāju, ka tīri no tāda attiecību viedokļa, viņi ir mīļi. Un dažreiz varbūt, ka mums tā mīļuma ikdienā pietrūkst. Tas varbūt ir viens no iemesliem, kāpēc ir vērts viņu palasīt. Es domāju, ka mums ir interesantā grāmata arī neapšaubām, kas tiek pieminēts un ko droši vien vajag pieminēt, ka grāmatā figurē tā saucamā Kņādzes kundze, tās zemes valdniece, un mums viņa ir tuva ar to, ka viņa ir Pētera Bīrona meita, un tā ir realitāte, viņa patiešām tur bija, jo Bīrona dzimta iepirka īpašums Polijā, Čehijā. Un tad, kad Pēters Bīrons aizbrauca šeit no Rundāles, no Jelgavas, tad viņš arī dzīvoja tur Eiropā un tieši Čehijā. Un Vilhelmīna Katerīna ir tieši tā viņa vecākā meita, kas šeit ir attēlota romānā. Un es domāju, ka viņa ir attēlota arī ļoti cilvēcīgi. Acīm redzot, tāda viņa ir mazajai Barunkai palikusi atmiņā. Es domāju, mums tas ir prieks, kaut arī varbūt grūti viņu nosaukt par latvieti, bet jebkurā gadījumā viņa ir nākusi no Latvijas, un tās ir kaut kāds paralēls ar mūsu vēsturi. Tāds, ka, ja cilvēks kaut ko vēlas, tad viņam šo vēlmu vajag censties realizēt. Un es tiešām vēlējos, lai šī grāmata iznāk latviešu valodā, un man ir liels prieks, ka man tas izdevās.